28. martā Lokomotīvei bija jāatklāj šīs sezonas spīdveja sacensības ar komandu Vibžeža. Laikapstākļu dēļ sacensības tika pārceltas uz 12. jūniju. Noteiktajā dienā abas komandas ieradās stadionā ar vienu mērķi – uzvarēt. Uz Daugavpili Gdaņskas kluba vadība nosūtīja savu stiprāko sastāvu, bet, kā izrādījās, šoreiz pat pieredzējuši braucēji nespēja konkurēt ar vietējiem sportistiem. Rezultātā Vibžeža sagaidīja īsta sakāve. Sacensības noslēdzās ar rezultātu 56-34. Labāko rezultātu sastāvā Vibžeža uzrādīja viens no spīdveja veterāniem – 44 gadus vecais Magnus Zetterstrems, kurš 6 braucienos ieguva 13 punktus. Gan treneris, gan mūsu kluba prezidents palika ļoti apmierināti ar to, ka šajā dienā sacensībās piedalījās 16 gadus vecais Artjoms Trofimovs. Jaunajam braucējam šī ir pirmā sezona viņa karjerā. Šajās sacīkstēs viņš ieguva 3 bonusa punktus un pat spēja apdzīt pieredzējušo Kšistofu Jabloņski. Mūsu komanda joprojām ir vadošā līgas turnīra tabulā. Pēc šīs uzvaras Lokomotīve ir par 2 punktiem vairāk nekā komandai Ožel, bet ir jāņem vērā, ka Lodzes komandai šobrīd ir par 1 braucienu mazāk. Tādēļ, lai noturētu līdera pozīciju, pieļaut kļūdas vairāk nedrīkst. Turklāt tagad sāksies cīņa par bonusiem, un pirmā tikšanās, kur runa iet par bonusa punktu, Lokomotīve 19. jūnijā aizvadīs izbraukumā Čenstahovā. Mājās Lokomotīve guva pārsvaru pār Vlukņažu ar skaitu 51-39. Nākamās sacīkstes Daugavpilī norisināsies 26. jūnijā, kad pie mums ieradīsies komanda Polonija no Pilas. Izbraukumā mūsu komanda guva uzvaru pār Poloniju ar skaitu 49-40.